Domā, ka šie rezultāti iedos komanda vairāk konfidentu uz 6 dienas spēli, vai ne? Protams, būs vieglāk, jo it kā neizšķirs būs mūsu laba, bet tik un tā jāuzvar. Jāspēlē uz uzvaru un jādod visus spēkus, lai uzvarētu. Protams, prieks iesist tik daudz vārtus. Tas liecina, ka mēs bišķiņ vairāk momentus izmantojam un vairāk saspēlēsim tā tālāk. Normāli mēs redzējām, ka visa komanda, Ricardinho, viss brazīlietis un tu arī bija 5-0 jau, pat jūs gribēja vairāk vārtus. Jūs domā, ka pretinieku komanda viņa cienu vairāk, kad jūs iesīti vairāk vārtus, jo mūsu Brazīlija tās ticienas. Ja tu iesīti vairāk vārtus, viņa cienu tevi vairāk. Tad tas ir Latvijā taisnība, vai ne? Droši vien, ka vairāk gribējām iesist, jo mums 12 spēlētāji bija un 11 spēlējām. Katrs tur laikam gribēja iesist. Pēdējās minūtes gribēju, lai Ricardinho iestīja. Viņam tad palika vēl 2 vārtus, lai viņš tur būtu visu laiku labākais bombardieris Čempionu līgā. Un vēl viens jautājums. Tu zini, cik ir vislielāko rezultātu futsala vēsturē? Laikam pasaules čempionātā Lamūnas salas tur Brazīlija vai Krievija tur uzvarēja 3-5. Kaut kas tam. Pareizi bija Brazīlijas spēle, bet nebija 3-5. Kāds cik bija rezultāti? Tur 76-0. jā. Lai veicas 6 diena. Paldies tev, veci.